tad man likās, ka es ar šitādu tipu vilcienu braukšu. Ceru, ka es neieslēdzu mikrofonu. Tātad... Trường hợp có trẻ em, quý khách phải tự trông giữ, không để trẻ em đi lại tự do, có thể trượt ngã xuống đường sắt, gây mất an toàn. Taču labi, es mēģināšu tā vadās. Es saku, sekot storijas tāds, ar šādu vilcienu es gribēju braukt tā aizemē. Bankokas lidostā ir interesanti uztaisīts 3 stāvos. Pirmais stāvs ir veikali. Otrais stāvs ir redzēt uzgaidāmā telpa. Nu, ne uzgaidāmā, bet kur tu vari sēdēt un gaidīt, kamēr gates atverās. Un pats apakšējais stāvs jau ir tavs gate. Tas tā interesanti, kad, nu, netraucē tie, kas grib iepirkties. Un vieta mierīgi, kur visi atpūšās. Un tad jau vajag pie gate, ka gates ir vaļā vai sēd pie paša gate gaida. Tas tā man vajag iepatikās. Our aircraft is now being refueled. Passengers are requested to remain seated with seatbelts unfastened. No visām reizēm, kas varēja būt, man ir beidzot paveicies. Un es pat neesmu nobukojis šo vietu. Man randomā piešķīra. Stāsts. Sorry. Atbraucu uz ierados Vietamā, nostāvēju pusotru stundu vīzās, rindās, kur 5 rindas iet vienā. Tagad iznāk ārā, prasa taksim 200,000 brauciens, 200,000 dongu brauciens, viņš man paprasa $50. Bet es zinu, ka 200,000 nav $50. Train station? Okay. How much? Maybe here, yeah. This train station. 200. Central station. 250. Two five, 25? 250. 250. Okay. Yes? Yeah. You.
no problem. Good price. Good price. No, this one. Wait a minute. Yes. Thank you. Good price, man. Good price. Oh, sorry. Thank you. Let's go. Let's go. One taxi asked me 1,200,000. I said no, because I know the price, and your price is acceptable. Thank you. Ko, draugi? Esam apakaļ Vietamā. 30 dienas starp darbu un brīvdienām. Pavizināsimies apkārt. Yes. Good luck, sir. Good luck to you too. Redz, kā notiek. Labs cilvēks veda mani, bye. Atveda, iebrauc vienvirziena ielā, kur viņš nedrīkstēja ar mašīnu braukt. Beigās man vispār gribēja paņemt tikai 150,000, es viņam samaksāju tāpadā. Tā kā bijām runājuši. Godīgs cilvēks. Nav nekāda vispār problēma. Godīgiem cilvēkiem, par godīgo samaksājām tik cik bijām runājuši. Viņš tikai gribēja 150, nu jā, es jau tikko pastāstīju. Tātad, mēs esam laicīgi atbraukuši. Sorry, nav mikrofons. Izlaida viņš mani. Jā, viņš te mašīnas nevar pa šito ielu braukt. Un es zinu, kad autoosti ir tajā pusē. Tāpēc es bez problēmām teicu, laid man ārā šeit, aiziešu ar kājām, tad viņš nav tālu. Viņš tur tik. Godīgs cilvēks, godīgiem cilvēkiem patīkam strādāt. Tad svarīgākais ir tīri no sākuma iečakoties pa vilcienu, nepapist naudu. Tā, cik viņš tur. Nu jā, godīgi. Viss godīgi. Skaļā Hanoja. Hočimina skaļa pīpina no visām pusēm stūriem. Es ceru, ka es pareizi izkāpu ārā. Nevis nepareizi. Tā taču bija pareizi. Jā, viss pareizi. Te, kur itas krustojam. Ēst jau gribās. Sasvīt, smird kā 2,9. Es ļoti ceru, ka tur būs kaut kāda vismaz duša. Lai varētu vismaz kaut kā nomazgāties. Nu, paiesim garām? Olā. Nu, ko tur zog? Zagas mazliet. Jā, re, kur ir autoosts. Chuẩn bị được lần chạy, nhà ga xin mời quý khách vào trong toa, ổn định vị trí để đoàn tàu khởi ra. Abas divas reizes es šeit bijis naktī. Gan tad, kad es atbraucu uz šejieni, uz šito, caur šito, gan arī, ka tagad es braucu projām. 1:40. Jā.
vairāk stunda 50, kad es 2 stundas man ir laika. Sadīgākais tagad ir dabūt biļeti, samainīt vēl naudu. Un tad jau arī varēs bišķīt iečulot. Pastīsimies, kur te var paēst. Un viss, Virtuve. Nē, labi, ne par to stāst. Karači, jā, vienkārši teicu, skatieties. Kā es biju noilgojies pēc šitā skatēt. Pastē. Olas. Tā, mums vajag ko? Jā, man bija svarīgi, kroči, paspēt uz šito visu pasācienu, uz šito vilcienu tā iemesla dēļ, ka, come on, man nav citu variantu, kā braukt. Man vajag nokļūt tur, jo man viss ir saplānots, un es tāpat vēl visdrīzāk tur nokļūšu. Man jābrauc pie 18 stundām. Come on, tas arī nežēlīgi ilgi ir. Tas ir nežēlīgi ilgi. Davai, pastāmies, varbūt paņemšu to maizi. Quý khách trong sân ga không đi lại hoặc đứng quá gần mét đường E Tao, đứng ngoài Bạch Sơn. Trường hợp có trẻ. Tātad braucu no Hočiminas uz Danangu ar vilcienu guļošo. Šoreiz esmu paņēmis tādu, kuram redzēt ir 1, 2, 3, kopā 6 cilvēki var gulēt. Parasti standartā ir vipiņi, kas ir pa 4 cilvēki var gulēt. Šoreiz paņēmu šādi es jau cerēju braukt no Taizemē, bet tur nesanāca, iedevu citu vilcienu, kaut gan bildē bija šis. Un tad lūk, 18 stundas, nākamais mans brauciens, un ejam, es parādīšu, kā es tās izstāstu, iekšā izstāstu. Kas mums šeit ir? Klasiski tolete. Es šodien likšu kluci. Nekaunos pat teikt, te ir normāli tolete. Likšu kluci, jo man tā gribās dirst. Nereāli. Viss, ko vajag ir. Šitien, cik es zinu, guļ tie tur. Uzminiet, kāds? 7. vieta. Ja es pareizi saprotu. Seat 7. Seat 7. Nedomājies, kā var tā sakrist? Ejam tālāk apstāvēt. Jā, šitādi numuriņi. 1, 2, 3. Man arī nebūtu bijis pretenzija augšā gulēt. Bet temperatūra, datums. Un te jau gan jau vispār ar podziņām, un tur aiziet rastais bipiņš jau visi nemaldot. Toleciņiem tādu pat. Tā kā tā kaut kā ir uz galda kaut kāds meņu. Mans gan saimnieks guļā. Pēc atļaušanas parunāt. Tad lietošanas pamācīja. Meņu. Izstāst, kad ir meņu vēl.
pasūtīju 2 olas, 14 dongi, 14,000 dongi. Skatiņā ārā baigi foršie. Nav tā, kad iespaidīgi kalni, bet, caur GoPro tā neizskatās, bet tālumā diezgan tā forši. Visu laiku jāatcerās Sin Čau un come on. Sin Čau. Labdien, come on, paldies. Šāda fantastiska biļete ar vilcienu izmaksā 40 eirikus aptuveni. Aptuveni 40 eiro. Man liekas, 60 vai 80 eiriki bija jau bišķi vipa kaīti. Bet, jā, tur šits ir augstāk uzreiz, bet ja man nav pilns, es viņu varu šitā pacelt līdz slīpajā. Es pa lielam baigo apgrūtinājumu neredzu. Es pat labprāt gulētu pašā augšā. Man liktos interesanti arī. Soma varbūt tur varētu nolikt, kur nemaisīt arī lejā. Vienkārši ielidoju, es pat nepaspēju vienkārši ielidoju, jau 2 siltas soliņas uzvārītas un nedaudz smiltis. Es domāju, pipari ir sāli kopā. Pagaidām parastu oliņu izstādes. Cietvārīt varētu būt. Balta. Daļa komunistu partijā. Logo. Bieži vien aizmirst ieslēgt mikrofonu, bieži vien aizmirst izslēgt mikrofonu. Un tad viņš tur raksta stundām ilgi, labi stundām ne, bet ilgi. Aizņem vietu. Gribās atpūsties kaut kādos brīžos, bet tad, kad tu šitā brauc, tad tu saproti to, ka tu visu laiku vari filmēt. Šitas ir. Zini, kam tu domāts? Lai tu vari uzlikt šeit kāju un pēc tam tikt augšā. Un šitas ir domāts, lai tu vari uzlikt kāju šeit, tad tur un tad tu tiec augšā. Kur viņi ēd cilvēki. Kur man staigā te piedāvā visu kaut ko nopirkt, bet es jau esmu paēdis. Un es esmu īstenībā pārsteigts. Sāp kāja. Es esmu pārsteigts par to, ka man ir privātā kaīte, izņemot augšā bija čalis, šitien bija čalis. Viss, un vairāk neviens tā arī nav bijis. Mums to var vēl augstāk uzcelt.
50 000. Samaksāju 50 000. Varbūt pārmaksāju, varbūt nē. Nezinu. Bet mēs ēdīsim un garšosim. Piedāvāja man vistiņu. Es nezinu, kas tas ir. Rieksti. Es nezinu, kas tas ir. Virsū jālai. Ot tā ir, kad tu nezini. Nesau, šits man nesanāk. Kaut kā. Vai es varēšu, kā es domāju, riekstiņu paņemt? Kā es domāju, es te lielījos, ka es esmu iemācījies ēst ar. Rieksniņš! Jā, es nesaprotu. Vai tas ir jādzer, vai tas ir galā virsū? Ai, man nepatīk ēst to, ko es nezinu. Es negribu, sorry, čari. Labi. Es iekodīšos, bet, es jau jūtu, ka man negaršos. Piedodiet, es varu burkānu apēst, ko es ikdienā neēdu. Interesantākais ir tas, ka kārtoreiz sapulces, tieši sākās sapulces darbā, tieši tanī brīdī, ka man ir jākāpj ārā vai jākāpj kaut kur iekšā un ir jākoncentrējās uz to, kas apkārt tagad notiks un lai nepalaist kaut kādus soļus garām. Vai tās ir bijušas līdmašīnās iekšā sēšanās, vai tie ir bijuši checkpointi līdmašīnās, vai tie ir bijuši kāpšanas kaut kādās lidostās, vienkārši mūs. Kad ir jākāpj ārā? Vai kāds pateiks, nepateiks?
sapulcs beidzās. Bet esmu ievācies jau viesnīcā. Visi procesi, kā es tik līdz šejienē, viss tas pats gaidīja taksi, atbrauc taksi, iekāp taksī, atbrauc, viss bum. Šī ir mana viesnīca. Redzēsim, cik labs internets, redzēsim, kā te viss notiekās, kondiški ir, viss ir. Skatiņš pa logu, nu es neteikšu, nav no tiem sliktākajiem. Nav no tiem sliktākajiem. Skatiņš pa logu nav no tiem sliktākajiem. Izstāsta, ka lietas nāk. Izstāsta, ka lietas nāk uz to pusi Pludmalu, uz to pusi pilsētas centrs. Un viss, kas ar to izriet. Tā kā tā kaut kā. Tur atcer. Labi, gribās ļoti dušā iet, gribās bišķīt apgulties mīkstā, īstā gultā, kurā nav knišļi nekādi. Un tiekamies the next day. Nu ko, laiks ir doties prom. Vienu nakti esmu izgulējies. Super mīksta gulta. Tieši tas, kas man bija vajadzīgs pēc tik ilgas gulēšanas uz paveca matrača, atsperi matrača un vēl vilcienā. Šits perfekt, vienkārši perfekt. Nu ko? Ejam čekoties ārā un ejam uz jauno vietu. Lai tiekamies lejā. Nu tad tālūk, jā, rādīšu jums, kas te kāda izstāsta. Dzīvoju es te vienu dienu pie kaut kādas, es neteiktu galvenā iela, bet, nu, lielā iela. No! Nākamais jau rekli tūlīt būs. Two-minute walk. Today my birthday. What? Today my birthday. 59 out. 59. Pa brīvu jau piedāvā izvizināt. Bet, nu, man būtiski tiešām 2 minūtu brauciens. Es ilgāk ar viņu būs un čakars lielāks nekā visu sajēga. Apčakarēs vēl beigās. Mūsu bērnā pasaulē nekas nav pa velti. Pilnībā nekas nav pa velti. Jā, pa lielam viss šitien ir. Visur šeit ir viesnīcas. Vakar 4 stundas staigāju apkārt, meklēdams viesnīcu, kurā tad es varētu, nu, kad es eju pāri Stuku ielai. Vakar 4 stundas staigāju, meklēju viesnīcu, kurā ir normāls internets. Lielākais vairums, knapi 40 megabiti. Nu, davai. Trakāk 40 megabiti, kas ir galīgi, nu, mēr. Tad atradu pašās beigās jau, domāju, visi. Šī ir pēdējā, jau ārā tumšs paliek. Šī ir pēdējā, kuras ieja iekšā. Un pēc tam es došos jau uz viesnīcu, un tā jau redzēs. Varbūt pat viesnīcā palikšu. Jā, un uzreiz vienkārši bums. Un uzreiz bija īstā. Un ja mana atmiņa neviļ, tad es šobrīd pareizi eju. Atzīmēšu. Jā, šitens gan es garām pagāju, iedomājies? Gan es garām pagāju. Nā, šis neuzbrauc, tas neuzbrauc. Okay. Hey, now? Visa, money. Šits ir downgrades. Šits nav upgrades. Upgrades šis ir tikai vienā ziņā. Man personīgi šis ir upgrades. Realitātē šis ir downgrades. Tā iemesla dēļ, kad, nu, tur bija bišķīt fēnāk viesnīca. Bet šeit... Labs. Labi, es te biju vakar. Šeit pirmā kārtā. Šits neviens. Lūdzu, spēļ nevienreizē. Šeit ir... Pirmkārt, lielais ledus skapis. Šeit ir čainiks. Labi, tur arī bija čainiks. Sliperi, ok.
Šeit ir skapis, kur var ielikt drēbes, kuras es visdrīzāk tāpat nelikšu. Gulta. Es ceru, ka būs ok. Galds, pie kura var strādāt. Un mega ātrs internets. Duša. Tur viss iekšā. Krustojums. Tas, kas man pašam personīgi visvairāk patīk. Zaļumiņi, ieliņi. Tagad es jūtos, ka es esmu... Es negribu teikt Vietnamā, bet ka es esmu kaut kur atbraucis. Ka nav vienkārši tupa kaut kāda viesnīca, kur tikpat labi tāda varētu būt kaut kādā Eiropā. Un mēs jau braucam šeit pēc experience, piedzīvot kaut ko interesantu. Kaut kā tagad būs 3 darba dienas. Tā. Vajag naudu samainīt. Naudu vajag samainīt. Un pabrokastot. Atkal esam tirgu. Vai kur apsardzi? Mums vajag atrast kaut ko garām rokām, kroči, jo man džungļos jāiet. Un tur tāda nosacījums, ka jābūt ir garām rokām. Kas te? Bet es nezinu, ko es atradīšu šeit ar garām rokām. Krekli. Vienkārši maiks. Viss ir tik maz vietiņas, kur izspraukties cauri. Kur ir tur? Tas ir jākas. Mà nón mấy ở nhí, mà nón là cô ra bay. Đây, hả chắc chun. I try on. Yeah, it's okay. I suppose it's okay. I wanna try on. I need to go to the jungle and I need to. Yeah. It's okay. I think it's okay. Yes, I'm fat, but it's okay. Nhưng mà xích hơi lớn nữa. Color? Yes, the biggest you have. I wanna. Let's see, yeah. Tā notiek visu piemērīšana. Tā. From Latvia. Latvia? Yes, it's a small country in Europe, next to Russia. Small country. Yes, very far away. Very. Latvia? Latvia. Latvia? Tūlīt iepirksimies, redzēsim, ko mums te nosalos. But it's like, just do it. 80, this is, Yeah. nè, 150 and nè, đúng, 2, 730. I love you. Good morning. 730. Let's check. Yeah. You want more? No, it's okay. Tātad tikko ieķēra par 720,000 kreklus. Finālā tur iznāk kaut kādi 24 ēriki par 4 krekliem.
Viens ar garām rokām, ko man vajag uz džungļiem. Divi stusī, laikam. Okay, I change you to I toss it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Mưa mà đặt người em phát hiện chứ đánh này đó. Ot. Man jāuzstās tirgu. Ot šitā ir jābūt tirgu. Em đi mua 4-5 cái nhà mà không Pat uzreiz varam arī uzšūt, sašūt, visu sačinīt. Good morning! Redz kā vajag. Hello. Hello. Xin chào. Chào. Chào em. Nu, tur ir kaut visur pārtika, tējas, cukuri un viss pārējais. Kas vien ir, var būt, var nebūt. Ļoti patīkami, baigi neuzbažās. Tas man patīk. Uz veselību. Redz, kā saprat. Pirmais cilvēks, kurš saprat, es pasaku uz veselību, un viņi saprat, ka es viņai novēlu savā valodā uz veselību. 2 hours later. Kurš nezinu, 20 minūtes braucām un atbraucām uz tirgu. It kā drēbes, te vajadzētu būt drēbēm. Lēti pieejamām. Man vajadzīgi ir cepuri nomainīt, un man vajag vēl kaut ko. Tad redzēsim. Jārgaņot, viss viltots un viss pārējais. Būs, bet nu, tur viss izstās tieši tāds pat, kā tas tirgus, kur es biju. Kur cepuri. Mình anh ơi. Tas galīgākais viņiem tās cepurītes šitien bija. Hello. Hello, xin chào. Xin chào bạn. Xin chào. Xin chào. Jā, te parasts ir. Parasts drēbes. Tā drēbes. Viņš runātīgāk cilvēki, laipnāki, humoriņi. Hello. No. Thanks. Thanks. No. Piedurās te vecens uz manīm. Piedurās uz manīm. Vēl tāds pūkstenis sanākās. Nu, tā jau tirgus kā tirgus. Tā jau tirgus kā tirgus. Gaili, ja? Aromāts vienkārši neizturams. Ej, tu nost. Labi, ka viņš ir brīžiem tikai tāds. Brīžiem ir vienkārši anormāli neizturams.
tirgu gāju cauri, man likās, es tur apvemšos vienā vietā. No, es pat tu nezinu, kas smird. Xin chào. No. Tanto kam patīk mani bārdi. Jā, nu pilns, tur viss, es te teju vienkārši apkārtam, pašam tirgum. Jo iepriekš es redzēju... Iepriekš es redzēju veikals drēļu. Jā, re, kur ir. Nu? Es ar savu ātru aci sapratu, ka mīskaste. Labi, ne mīskaste, bet neatradu to, ko es gribēju. Es jau tāds izvēlīgs, kā jau lauva. Nevar izvēlēties lietas, bet nebija arī nekas no cepurēm, kas būtu vērā ņemams, tāpēc, karoče, man bija šeit šofers, kurš teica, ka mani gaidīs. Hello, I'm here. Where you left me, I'm here. I wait you here, okay? I'm here. It's good, it's good.